Uzmanību! Runā zvaigzne! Šodien aizvedījām spēli pret Vikingiem. Ļoti spraiga cīņa no iedzinējiem. Tikām vadībā 3-2. Šādi arī nobeidzās spēle. Gribēju pateikt lielu paldies aizsargiem, pirms uzbrucējiem, ka iemet, bet kopumā visu komandu maliči super. Paldies! Un tagad spēles labākie momenti. Un te jau Juris labi apkār ripu, te atdod uz piespēlu uz Ivo Rēniku. Rēniks uz Patriku Švinku. Švinkā piespēlu uz aizsargu un te Lemešs metiens labs un te labu neizdorās. Un te labs atspēle un jau zonā ir atgriezušies Vikingu spēlētāji. Tur piespēles vārds priekšu! Piespēle. Un ripu jau Paulovs. Paulovs piespēli deva, bet pār savu spēlētāju trāpīja. Upenieks ir atgriezušies Vikingu uzbrukuma zonā. Uz vārdu priekšu, un tur ļoti bīstam. Un joprojām bīstamība, bet garam vārtiem aizmet. Kas mums tas bija? Nē, Balvers tas bija. Pamatīgi cīņa. Te Folkmanim noslīd tur ripā, bet pacīnīsies un tur krīt bortā, bet visi ir noteikumi robežās. Te neizdevās un paslīd. Te labi iespēja viesiem. Skatāmies, dāmas un kungi, vārti! Ričards Ozoliņš izmanto to, kad mainiekiem aizsargs paklupa nedaudz zilās līnijas. Ričards Ozoliņš izskrien 1-1 pret Džegeru, bet mētiens arī ir ļoti skaists tālajā devītniekā. Nu, ko rezultāts ir atklāts? Tas ir 0-1. Jā, mainieki zaudējuši vārds ir vairākumā, diemžēl. Tā sanāk. Te jau ir nomaiņa un jau nāk nomaiņa mums iemetienā mainieki. Uz Veikšu vienkārši ripas priekšu. Bet Veikšu nonāks pats pie ripas un tur bīstami un metiens ripa atstāja lauku. Bet tur saspēlē. Un te labi iespēja mainiekiem ir. Un būs metiens. Tur labi nospēlē mums Lemešs. Ripa ir vidus zonā, jā. Jā, un tur bija Sudraps atstāja Patrikā, un te jau mainās spēlētāji, un Rēnikam nulles metiens, atkārtos metiens garām vārtiem, un atkārtots! Ripa ir zem Paplavska apakaļ. Te dabū ārā mainieki jau ripu, bet izstāst, jā, var nomainīties maz viens uzbrucējs. Te tiks, jā, Gats Miglāns un Gatim Miglānam iespēja metiens vārtī! Un vārds mums gūs numur 84 Gatis Miglāns. Un tie viņam ir 7. punkts, ja nemaldos. Nu, ko līdz ar to, dāmas un kungi, uz tablā ir rezultāts kļuvis 1-1. Paplavskis aprunājās ar tiesnesi, bet tiesnesi pakrata galvu, ka nē. Tīrs gols taču. Iespiest savā aizsardzības zonā. Nu jā, un te jau Folkmanis pats medīs metiens un ķērāja cimdā. Paplavskis tik galā, bet metiens vismaz mums tieši no šejienes skatoties bija tuvajā devītniekā. Vladimirs un Jāncevs un steidz jau tā saspēle ar Semedovu. Metiens un tukšos vārtos. Izspēlē uz līdz tukšiem vārtiem. Hokeja klubs Vikingi un gūst vārdus. Es pat nepamanīju, kurš numurs guva vārds. Tu pamanīji? Ļoti ātri izspēle bija. Jā, ātri izspēle. Nu, iespējams numur 39. Ja tas ir Ozoliņš, tad tas viņam ir otrais vārdu guvums. Bet tad tur būs jāapskatās protokolā. Jā, tas bija kā minējums. Iespējams, ka nav Ozoliņš. Arī pie mainiekiem. Ar to Ševcovs tālāk uz Rēniku. Rēniks tiek ārā no savas aizsardzības zonas pie ripas Švinka.
Švinka atstāja mums uz sudrabu. Sudrabs atstāja uz Lopatko. Lopatko mēģina piespēles Renika. Neizvalst. Lopatko piespēles Renika. Vārti! Nu jāsaka, dāmas un kungi, kā ir. Jāsaka, kā ir. Ja arī iepriekš bija skaisti izspēles tojam pūs, tad arī šeit Ivo Reniks gūst. Ļoti skaists vārds no skaistas izspēles. Un rezultāts 2-2. Un otrā periodā mums ir atlikuši tikai 18 sekundes. Nu, tieši tā, 18 sekundes tagad. Iemetiens laukuma centrā. Enkuzāns pēc Švinku. Te Reniks ar ripu. Reniks uz Lopatko mediens. One-timers. Labi. Vārti! Tagad jautājums. Nu, ripa nebija piespiesta. Tiesneši tagad savstarpēji kaut ko aprunās. Bet, man skatījumi izstāsta pīt izvēles. Man nebija jau pats imējis. Tagad tiesneši runā savā starpā. Gan jau viņi zinās sapratīs. Bet, ja ripa ir vārtos, tad vārtu guvējs mums bija... Lopatko Juris, jā. Ir vēl uz Renika kādēļ piespēle. Nu, gaidām tiesneši lēmumu. Tiesnešiem, ko viņi tagad... Nu jā, nav jau atkārtojumi šajā līgā mums nav. Jā, un uz tablo joprojām mums ir 2-2. Lēmums nav pieņemts. Gaidām. Vārti netiek izskaitīti. Dotos priekšu un laba pārēja. Un Enkuzens jau raujās zonā un tur... Tur Edžus Jēgers. Labi, tvar ripu. Pēcspēles metieni. Skaidrs. Tagad ar ripu mainieki tur uz Švinku. Švinka tiek pie ripas. Patriks iet uzbrukums zonā. Mediens vārti! Un Patriks Švinka gūst vārds rezultāts 3-2 Patriotu labā. Tagad Vikingi ir iedzinējos. Nu, jā, Patriks atzīmējas ar kārtējumu vārtu guvumu. Nu, Patriks ir rezultīvais spēlētājs Patriotu rindās, jā? Jā, viņam ir 12 punkti, tagad jau būs 13. Īsti atmiņa laikam ar. Un te ļoti skaisti spēlē Semēdals. Un tur mēdēs pa vārtiem, un vārtu priekšā bija tikai viens pats atstāts. Bet tur ar Miglānu, jā? Miglāns labi uzspiež. Miglāns gar malu, tanī malā ir Vikingu spēlētājs. Metiens un Edžus Jēgers. Nu, glābi uz doto brīdi. Jā, labākie spēlētāji mainiekiem. Mainiekiem ir Patriks Švinka. Un savukārt hokeja klubs Vikingi Edvards Poplausks, vārdsargs, kurš glāba neskaidāmās reizes komandu.